Mūsu kameras un mikrofoni uzstādīti Rīgā Kaibalas ielā 16 firmas AutoCAD mājvietā. Šeit atrodas lielākā Latvijā kravas auto rezervdaļu noliktava un tirdzniecība, kā arī AutoCADai pieder lielākais kravas auto rezervdaļu tirdzniecības tīkls Latvijā. Pašai vien kā 20 veikali. Bet mūsu šīs dienas sarunai būs starptautiska, jūs nepārklausieties, 100% starptautiska nokrāsa. Jau labu laiku AutoCAD darbojas arī Baltkrievijā, Minskā, tas jau būs kādi 5 gadi, bet pašlaik 2 gadi mēs darbojamies Zviedrijā, 2 vietas ir Stokholmā un Malmē, un pašlaik pēdējā pusgada laikā aktīvi sākam darboties arī Lietuvā. Praktiski ir izveidots pirmais mūsu pašu veikals Šauļos, un Lietuvā vēl ir 6 sadarbības partneri visās Lietuvas lielākajās pilsētās, kas tirgo AutoCAD produktus. Man izdevās saskaitīt 8 tirdzniecības vietas, kur ir pieejams AutoCAD rezervdaļas, kā tu teici, pamatveikals Šauļos. Bet kas jūs pamudināja to darīt? Es saprotu, ka Eiropas Savienība sniedz daudzas un dažādas un plašas iespējas biznesam, tā skaitā tirdzniecībai, ražošanai, bet kāpēc tā vēlēšanās vai tiešām tādas iespējas cīnīties ar lejušu rezervdaļu tirgotājiem, kur mēģina brīžiem pārmākt Latviju? Mēs domājam tā, ka mēs vienkārši nevaram stāvēt mierā. Ja mums, piemēram, lietuviešu kolēģi mums visur Latvijā palīdz, mēs taču nevaram tā būt nepieklājīgi un nepalīdzēt viņiem. Ja? Un tas tāpatās kā, piemēram, arī Zviedrijā, ja? Tomēr arī Zviedri vienmēr ir Latvijai palīdzējuši, tas jau no neatkarības pirmsākumiem. Tādēļ vienmēr viņi palīdzējuši būt ļoti nepieklājīgi, ja mēs ar viņiem nepalīdzētu. Zviedrijā jūs gan pagaidām tā atturīgāki, tikai Malmē un Stokholmā tikai 2 veikali. Ja? Pašlaik, jā. Tikko atgriezieties būtiski vakar no izstādes Zviedrijā, kravas auto rezervdaļu un transporta izstādes. Un arī šī, ap citu, kā es zinu, nav vienīgā AutoCAD aktivitāte. AutoCAD ir redzēta arī Zviedru kravas auto žurnālos. Ir gan Zviedru kravas auto žurnālos, bet patreizajā momentā tiešām no šonedēļ iet izstāde Jönköpingā, kas ir lielākā kravas automašīnu rezervdaļu piedarumu aprīkojumu ar pašu mašīnu izstādi Skandināvijā. Un pirmo reizi AutoCAD tur piedalās. Mums ir pašiem savs stends, kur strādā mūsu zviedru kolēģi. Un, cenšamies iepazīstināt zviedru klientus vairāk tieši ar AutoCAD produktiem. Kādu apmācīt Zviedrijā vai AutoCAD pats savus kadrus Zviedrijā apmācīt? Protams, arī viņi ir bijuši gan šeit mācībās, gan arī tomēr mums ir izdevies sadarboties ar ļoti labiem profesionāļiem Zviedrijā. Kādus rezultātus jūs prognozējat vai ko jūs vēlaties sasniegt izstātē Jönköpingā? Mēs vienkārši gribam iepazīstināt Zviedru potenciālos pircējus ar AutoCAD produktu klāstu, ko mēs varam piegādāt. Protams, tas ir tas pats, kas šeit Latvijā. Un tomēr mēs jūtamies samērā droši tāpēc, ka visi šie produkti, ko mēs piedāvājam, ir kvalitatīvi, ļoti labi zinām brendi, un tieši tāpēc arī mēs esam pārliecināti par saviem panākumiem. Ja tas nav komerces noslēpums, kādi ir panākumi darbībā šajā tomēr stipri piesātinātā un sen nostabilizējušajā Zviedrijas kravas auto rezervdaļu tirgu? Protams, kā saka, tas tāpatās kā Zviedrijā, vai Lietuvā, vai Baltkrievijā. Protams, neviens mūs ar orķestru un ziediem negaida tur un negaidīja, bet mēs strādājam, darbojamies un ar sistemātisku darbu var gūt arī panākumus, jo ar to mums jārēķinās, kad šā vai tā, gan Lietuvas auto pārvadātāji tīkls parks ir daudz lielāks nekā Latvijā, jo vienalga, ja mēs skatāmies Lietuvai 3 miljoni iedzīvotāji, Zviedrijai 8 miljoni iedzīvotāji, Zviedrija stipri attīstīta industriāla valsts, savu transportu parku lielu, tā ka šī nepieciešamība pēc rezervdaļām ir arī tur. Tāds juridisks dabas jautājums, varētu teikt, gan uz Zviedrijas veikaliem, uz lietuviešu automobīļiem. Es redzu AutoCAD Lietuvā, AutoCAD Svīden, tātad tie ir atsevišķi uzņēmumi principā. Tie ir atsevišķi uzņēmumi, jā. Lietuvā ir mūsu filiāli, bet Zviedrijā tas atsevišķi uzņēmums AutoCAD AB, kā viņiem ir.
Ja nu mēs nonākam atkal pie Lietuvas un pie tām 8 tirdzniecības vietām, tad tās ir, tiešām tas nav tukšs vārds lielākās pilsētas - Utena, Ukmerge, Viļņa, Kauņa, Mažeiķi, Šauļi jau pieminētie, Klaipēda, Paņevieži, jā, tad viss būs nosaukt. Un principā Lietuva tiešām ir noklāta. Un kas bija interesanti Lietuvā, kad kur mēs tik neiebraucām, 2/3 no uzņēmumiem, pie kuriem tika ievesta, jo tāpat kā Latvijā, autokādi pievada reizes klāt saviem klientiem. Kā iebrauc tā uzņēmums ar 300 mašīnām? Kā ir nākamajā vārtos brauc iekšā atkal 300 mašīnām? Es Latvijā, es sakot, man būtu jādomā, kur es stāvu, tā, lai uzreiz brauktu iekšā pēc kārtas un visu tik milzīgi uzņēmumu. Kā jūs minēju, Lietuvā ir autoparks lielāks nekā Latvijā. Tā ir realitāte. Vai tiešām mēs pilnīgi droši varam teikt, ka kvalitatīvs produkts, pieejama un pēc iespējas zemāka cena attiecīgai kvalitātei un tā būtu rūts? Ne, kā jau iepriekš minēju, kvalitatīvu produktu kraus transporta īpašniekiem ir vajadzīgi jebkurā vietā, jebkurā valstī un jebkurā uzņēmumā. Un vēl pie tam par labu cenu. Protams, arī par labu cenu. Un tā kā mēs strādājam tieši ar ražotājiem, ar lieliem vairumtirgotājiem, mēs esam spējīgi piedāvāt katrā valstī labas cenas un būt konkurētspējīgi ar pārējiem rezervdaļu tirgotājiem katrā valstī. Vai autokādas lozungs strādā arī ārzemēs, un vai tu māki viņu pateikt lietuviski un zviedriski? Lietuviski, zviedriski nē, bet latviski atkārtošu to pašu. Nāciet un brauciet, un mēs būsim priecīgi, ja nepieciešamības brīdī varēsim jums palīdzēt.